Paldies visiem, kas jūs esat klātienē. Paldies visiem, kas arī attālināti un priecājos jūs redzēt. Un paldies par jūsu darbu, paldies par jūsu fokusu un jūsu šo ceļu, ko mēs ejam jau kopā daudzus gadus. Un, jā, man ir vairākas lomas. Es esmu darba aizsardzības eksperts. Līdz ar to tas nozīmē, ka es strādāju arī ar pieaugušajiem ar sarežģītu uzvedību jau vismaz 18 gadus, drusku vairāk. Tad uzvedība, kur mēs strādājam ar bērniem, ar jauniešiem un arī ar pedagogiem. Es arī vadu saskarsmes treniņu grupas, un es esmu jau 10 gadus autisma apvienības vadītāja. Un pagājušajā gadā mēs sapratām, un faktiski jau pamazām mēs sapratām, ka mūsu autisma darbs jau sen iet pāri autisma robežām, jo tāpēc, ka mēs saņemam ļoti daudz zvanus, ļoti daudz arī atbalsta grupās nāk vecāki, kuri nevar atrast diagnozes. Un mēs sastopamies ar ļoti, ļoti sarežģītiem stāstiem, kur vecāki prasa palīdzību, ja bērns melo, bērns zog. Un faktiski, ja ir bērni, kas izsauc policiju un pasaka, ka mamma mani sit, jā, un tajā pašā laikā tā ģimene, viņa ir ļoti mierīga un ļoti orientēta uz faktiski fantastiski vecāki, un daudzus no viņiem mēs zinām daudzu gadu garumā, un faktiski šie vecāki, viņi nesaņem nekādu atbalstu, nekādu palīdzību, un līdz ar to mums radās ideja veidot atbalsta grupu šiem vecākiem, un šajā atbalsta grupā faktiski tikai varbūt 10% ir vecāki, kuriem ir diagnosticēta jebkāda diagnoze, un pavisam maz ir tieši ar autismu, bet viņiem nav kur iet. Jā, un it kā šķistu, kāpēc, un bieži vien mēs dzirdām, cik šie vecāki ir nesadarbīgi, bet iedomājieties, šī te mūsu datu bāze jau ir sasniegusi 84 vecākus. Un, lai gan tas nav projekts, un tas ir mans brīvprātīgais darbs, un liekas, ka vecāki nenāk uz bezmaksas pasākumiem, tad viņi šos nivelē. Uz katru no mūsu pasākumiem ir atnāk no 15 līdz 20 vecākiem. Jā, ne uz visiem visi, bet jūs varat iedomāties, cik šī te problēma ir liela un cik šis jautājums ir aktuāls, un mēs pat neesam šo te grupu sludinājuši. Otrā interesantā lieta, es varētu likt minēt jums, uz pirmo šo atbalsta grupu darbnīcu mums atnāca 25 vecāki, un pirmais jautājums, ko es uzdevu, sakiet lūdzu, cik no jums nelieto antidepresantus? Un kā jūs domājāt, cik rokas pacēlās? Maz. 3. Tātad jūs varat iedomāties šo proporciju, jūs varat iedomāties, kas notiek šo vecāku dzīvē. Jā, un līdz ar to, jā, tas arī par to mans stāsts ir par to, un tas, kā mēs arī sākām šo atbalsta grupu pieteikt, šis ir teikums, ko mēs arī dzirdam visbiežāk un visvairāk, visas problēmas sākas ģimenē. Un vai tā tas ir? Jā, jo tāpēc, ka tas, ko mēs saskatāmies, tas ir ārkārtīgi viegli. Ja, jo tāpēc, ka tas, ko mēs bieži vien kā vecāki arī dzirdam, ka kaut kādā sapulcē, starpinstitūciju sapulcē, dažādās darba grupās, kur mēs risinām sarežģītu uzvedību, visi pasaka, viss sākas ģimenē. Un kas notiek, pieaugušie pārējie speciālisti aizver klades, aizver datorus, dodas prom. Un tā ģimene paliek. Jā, un kas tur ir bijis un kā tur ir bijis. Un šis ir ļoti viegls fenomens, šis ir fantastisks fenomens, jo tāpēc, ka vainīgā atrašana gan sapulcē, gan sarunā, gan arī savā galvā iedod milzīgu atvieglojuma sajūtu. Jo tajā brīdī, kad mēs atrodam šo trešo lieko, vai vienalga vai nelieko, uzreiz visiem grupā paliek viegli. Cik labi! Mēs savu darbu esam padarījuši. Ja? Bet kas tālāk notiek ar šo ģimeni, kas tālāk notiek ar šo bērnu, tas ir cits jautājums. Ja? Un
Jūs arī zināt, un jūs arī visas dienas garumā runājāt par to, ka agresīvai uzvedībai un ekstremālai uzvedībai var būt bezgalīgi daudz dažādu iemesli. Šeit ir minēti daži no cēloņiem, bet, piemēram, jūs noteikti arī, ka komandas esat dzirdējuši, ka ļoti bieži vecāki arī saka, ka viss bija labi, līdz nomainījās pedagogs. Viss bija labi, līdz notika kādas pārmaiņas, un faktiski viena no tādām tiešām milzīgajām traumatiskajām pieredzēm bērniem ir šī te pamata izsišana zem kājām, ka ir notikušas kādas pārmaiņas, par kurām nekomunicē, kādas pārmaiņas, par kurām neinformē, un vienkārši visa bērna dzīve sagrūst. Un, protams, ir ļoti daudzi zaudējumi, kas arī ir, un šie zaudējumi un arī šīs te traumas, viņas nav atkarīgas arī no ģimenes. Mēs ļoti bieži, un arī jūs saskaraties ar to, ka ir bērni, kas vienkārši ir ienākuši ģimenē pret savu gribu, kā pret savu gribu, faktiski viņi nav gaidīti bērni, viņi nav mīlēti bērni, ir bērni, kuri piedzimst ģimenēs, kur mamma ir cietusi gadiem no seksuālas vardarbības, ir ģimenes, kur faktiski, kur ir jaunieši, kuriem piedzimuši bērni gan speciālajās skolās, gan arī krīzes centros. Un faktiski ne visi, faktiski tas ir, ko gaida līdzīgi, piedodiet, es pateikšu tāpatās kā par Saeimas deputātiem, ja, kad ir tāda sajūta, ka tie cilvēki, kuri tiek ievēlēti par Saeimas deputātiem, viņi automātiski paliek ļoti gudri, ja, kad viņi pēkšņi vienā dienā visu, ko zina. Un tas, ko parasti paredz, ka no ģimenēm arī tajā brīdī, tā kā piedzimst tas bērns, ka pēkšņi tam vecākam ir jāprot un jāzina viss, bet tas, ko mēs piedzīvojam, ir, ka ļoti daudzas ģimenes vispār viņas rodas nejauši, un viņiem nav neviens, kas viņus pavada šajā ceļā. Bet šajā gadījumā es nerunāšu par tām ģimenēm, jo viņas, arī par tām mums arī jārunā, bet faktiski ģimenēm nav prasmju. Ja, un neviens arī šīs prasmes viņiem, mēs mēģinām viņiem, protams, nodot. Protams, vēl jārēķinās arī ar to, ka tas, ko mēs bieži vien piedzīvojam, ir vecāki, kuriem ir depresija, kā es arī teicu par šiem antidepresantiem. Tas nozīmē, ka šie vecāki šo palīdzību meklē jau ļoti ilgi, bet bieži vien tas, ko pieņem sabiedrība, ja šis vecāks ir strādājošs, ja šis vecāks ir labi pelnošs, viņš ir intelektuāls, tad tas nozīmē, ka viņam ir automātiski ar šīm problēmām pašam jātiek galā, ja, jo paskatieties, mums jāpalīdz ļoti daudziem. Un šī ir arī tāda stigma, kas ir sabiedrībā, ka tātad, tu esi gudrs, tu strādā labā darbā, tas nozīmē, ka tev noteikti viss izdosies bērnu audzināšanā, un tev noteikti obligāti tam visam jāizdodas. Ja? Un šajā brīdī šī te Instagrama pasaule un šī te uz sasniegumiem orientētā sabiedrība nekādā veidā nepalīdz šīm ģimenēm. Un vecāki ir stresā, vecāki ir depresijā, vecāki arī nezina, ko darīt. Un ir daudz citi iemesli, kāpēc šie notikumi varētu sākties, bet tā būtiskā lieta ir tāda, kas arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka šī eksplozīvā uzvedība un agresīvā uzvedība skolā, ārpus skolas parādīsies ļoti daudzos dažādos veidos. Un šeit ir tikai daži agresijas ierosinātāji. Un es ļoti gribētu uzsvērt vienu šo te proaktīvo agresiju, kas ir, es redzu, ka es tev nepatīku. Jo tāpēc, ka jūs zināt, ka tagad ir jauna ministra kabineta noteikumi pieņemti par bērnu atstādināšanu no mācība procesa. Tas, ko jau mēs redzam, ka ir vecāki, kuri kā bērns sāka neiet uz skolu, tā viņš turpināja neiet uz skolu. Un es esmu runājusi gan ar izglītības ministriju, gan ar IKVD, ka ir jābūt plānām bērna atgriešanās skolā. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, tā kā bērns ir bijis atstādināts no skolas un viņš ierodas klasē, tad ko mēs ieraugam, ka visi bērni saskatās tas bērns. Ja, mēs redzam, ka pedagogs ienāk iekšā un jūs zinat, ka
sociālais acu skatiens nosaka sociālo statusu. Jā, ka tas nozīmē, ka šajā brīdī vai pedagogs vispār skatās uz to bērnu, kā viņš skatās, vai viņš uzdod viņam jautājumus, vai viņš ar viņu sasveicinās. Un šis ir tas viss, ko nolasa bērns, vai viņš ir pieņemts, vai viņš nav pieņemts. Un tas ir tas, ko mēs kā vecāki nolasām tajā brīdī, tā kā mēs ieejam skolā ar savu bērnu pie rokas, vai mēs jūtamies šajā skolā pieņemti, ka malacis, ka tu esi atgriezies, priecājamies tevi redzēsim, sāksim no jauna, vai tā kā, ak, Dievs! Nu, šodien būs diena. Jā, un šajā brīdī, ja mums ir bērni, un kā mums viens jaunietis teica, jūs to esat dzirdējuši neskaitāmas reizes, ka pēc tā, kā mašīnas riepa piebrauc pie mājas, es zinu, vai šodien mani sitīs vai nesitīs. Jā, šie bērni, kuriem ir faktiski, kuri dzīvē arī pirms adaptācijas, pēc adopcijas ir piedzīvojuši ļoti daudz dažādus notikumus, viņi sajutīs ar šūnām, ka skolā viņi nav gaidīti. Un arī vecāki, kuri ir sisti no pirmās dienas jau no bērnu dārza, tā kā, ko jūs tur mājās ar to bērnu darat, kāpēc viņš neprot uzvesties, jā, viņi sapratīs, ka viņi nav gaidīti, jā, un tas izsauks savu reakciju. Un šī ir tā reaktīvā agresija, ja, kad faktiski mēs redzam, bieži vien, kad man arī skolas saka, ka kāpēc vecāki nenāk uz skolu, kāpēc viņi negrib sadarboties. Jā, un citreiz man ir tā atbilde, ka es saku, varbūt labāk, lai viņi nenāk. Jā, jo ir gadījumi, ka tiešām, ja vecāks ir super sarežģīts, arī saskarsmes treniņa grupās mēs saskaramies ar bērniem, kuri nāk no super sarežģītām ģimenēm, un mēs zinām, ka tie vecāki, es nevaru tā teikt, ka pavisam zaudēti, bet tur ir vajadzīgi daudzi gadi, lai iemācītu viņiem prasmes kā vecākiem. Bet tajā pašā laikā mēs varam sākt ar bērniem, un mēs bērniem arī pasakam, klausies, es saprotu, ka mājās jūs lietojat ļoti stiprus vārdus, bet šeit tādus vārdus nelieto. Ja? Un mums ir svarīgi no kāda punkta sākt. Ja? Un mēs nevaram pateikt, tur tā kā ejiet mājās, lai nomainās ģimene, tad mainīsimies mēs paši. Ja? Ja ģimene ir depresija, tas ir uz daudziem gadiem. Ja ģimene ir izdegšana, tad tas ir uz daudziem gadiem. Ja ģimenē ir bijuši milzīgi zaudējumi, sēras, tas ir uz mūžu. Jā, un faktiski šīs te traumas, ar tām jāstrādā ir tūlīt un uzreiz, bet būtiski, ko es ar to gribu teikt, man jābūt arī nākamajam slaidam, šeit. Būtiski ir tas, ka mums ir svarīgi visiem vienoties par to, ka izglītības sistēma nezaudē ticību bērnam. Jā, jo tāpēc, ka tas, ko mēs piedzīvojam tagad ar šo izslēgšanu, ka mums ir bērni, kuri neiet uz skolu, atstādināšanu neiet uz skolu jau kopš pagājušā gada oktobra. Jā, un faktiski, ja citās valstīs ir tā sajūta, ka, hei, bērnam ir uzvedības problēmas, varam vaļā skolu, aicinam vecākus, lai viņi piedalās skolas dzīvē, skatāmies, kas tur notiek, tad šajā gadījumā Latvijā ir otrādāks process. Bērnam ir problēmas, ko daram? Sūtam mājās, lai viņš tur kaut kur izārstējas un tad nāk atpakaļ un tad būs vesels. Un ko mēs piedzīvojam? Es atkal metīšu pedagogu no lauciņā šo te akmeni, ka mēs piedzīvojam